atklāts, un daudz drošības dienesti, tā skaitā KNAB, sāk satraukties par to, ka var parādīties ļoti daudz slēptās reklāmas, dažādas mākslīgā intelekta izmantošanas cilvēku musināšanai. Kā jūs skatāties uz šo sagaidāmo procesu, kas varbūt liela izrāde, bet, ar visādām šīs sakām? varētu būt ļoti interesantas vēlēšanas tajā ziņā, jo, cik es saprotu, tur arī iespēja ir ārkārtīgi daudz, lai manipulētu ar cilvēku prātiem. Mediji mums lielā mērā zaudē, manuprāt, to pozīciju, kas viņiem bija. Es nezinu, vai viņi ir vēl ceturtā vārda. Diemžēl, ja. Mums savukārt sociālie tīkli, kur tu vari likt, ko gribi un darīt, ko gribi, un tev īstenībā nekādi ierobežot nevar. Es gribu redzēt, kā tagad to savaldīs, jo skaidrs, ka Latvija nav lielvalsts, lai pateikt, ka Facebookā nevar likt to, un arī visas lietas, kas tur notiek, ja tomēr, lai Facebooks maksātu šeit kaut kādu nodokļu devu vai kaut ko tam līdzīgu. Tā kā mūs sagaida noteikti tīkliem domāju. Ja jau mums būtu viens Facebooks, to vēl varbūt galā tikt. Mums ir TikToks, mums ir visi Telegram, visi signāli. Es pat baidos nosaukt, jo, manuprāt, pēdējā laikā viņi ir kā mušas Patiesībā to vēlēšanu procesu padarīs noteikti interesantāku, bet vai tas rezultāts būs ļoti labs, man par to ir tiešām liels bažas, jo tie politiskie spēki ir daudz un konkurence ir milzīga, un mēs atkal virzamies uz tādu ļoti milzīgu sadrumstalotību. Kā atceramies vēl iepriekšējā valdība arī šeit 5 koalīcijas partijas, viņiem tur bija. Diemžēl man liekas, ka vispār tā problēma ir, ka mums ir jābeidz ar šīm kultūras namu partijām. Ja? Tā ir tā lielākā problēma, ka es tagad ielieku sludinājumu, esam kultūras namā nodibinām partiju. Tas nepie kā nenoved. Manuprāt, ir jāsāk, mēs tiešām skatāmies atpakaļ, kā veidojās Tautas fronte, tomēr bija tās intelektuālās grupas, kas bija sanākušas kopā tāpēc, ka vajadzība bija to darīt. Ja? Un tad arī sprieda kaut ko, un kamēr nebūs šī vajadzība kaut ko darīt, bet tas ir kā tāds glābiņš kaut kādam bezdarbniekam, es tagad darbu nevaru atrast, varbūt man ievēlēs Saeimā, ja? Tad arī mēs redzam to līmeni. Ja? Bet arī tā diskusija kultūra, kādreiz tiešām sanāca pulciņi kopīgi domājušo, redzēja tās problēmas, aktualizēja tās problēmas, meklēja risinājumus, nāca ar piedāvājumu. Mēs pat bieži runājam par to, ka inteliģencei vajadzētu sasparoties un arī iesaistīties politikā. Tas, ko tu saki, ka apsēžās un nav jēgas un aiziet katrs uz savu pusi un ir neapmierināti, tas tādēļ, ka visām partijām nav piesaistošas ideoloģijas varbūt. Bet tās ideoloģijas kaut kā izplēna, no sākuma uzjundījās un pēc tam pazūd. Man liekas, viņas arī nav vispār, pat arī sākumā. Tur vienkārši ir mērķis, tiekam Saeimā, tur citu mērķi nav, ja? Pa katru cenu tiekam iekšā, un tad jau redzēs, ja? Tad ievelkam nāsīs tur ministrijā mobilo tālruni, un ar to beidzās visu karjeru apmēram tā. Bet, manuprāt, tas modelis ir, tas, ko es redzu, manuprāt, arī tas ir Tirdzniecības kamerē, tas pats, kas ir Radošo savienību padomē. Ja? Mēs gadiem ilgi sēžam kopā, mums reizēm ir apriebies, mēs strīdāmies par tiem jautājumiem, kas ir svarīgi, kas nenormāli daudzas stundas, un tas ir smags darbs, bet beigās mums ir pozīcija. Mēs ar to pozīciju ejam un kaut ko arī reizēm panākam. Ja? Un tas ir tas stāsts, ko vajadzētu saprast visiem, ka tu nevari tā iebraukt baltā zirgā, ja ieejāt tai Saeimā. Vienkārši ir vajadzīga grupa, kas nāk ar idejām 4, 10, 15, 20 gadiem. Ja? Skaidrs, ka tur vienmēr mainīsies kaut kas, tu nevar prognozēt pat pusgadu tālāk, kas notiks, bet ja tev ir tā ideja, tu vismaz vari iet, bet ja to ideja nav, tur ir buļļi, ja, tad mēs pa Stambulas konvenciju, mēs te nelaidīsim gejus iekšā un plikus vīriešu bērnu dušās skolā, un kaut ko tam līdzīgi, un tā būs viss. Es to vienkārši saucu par tādas vecas smirdošas zupas vārīšanu. Viņi atkārtojās katrā vēlēšanās gadiem, un lai man piedod tie, kas viņu vāra, tas ir smieklīgi, bet tas joprojām strādā, diemžēl. Tā ir tā galvenā nelaime. Un noslēpjās aiz kaut kāda oķšķirīga šāda jautājuma, kas nebūtu nav svarīgs, bet te pašā laikā ekonomika, visas tās lietas, kas skar mūsu labklājību, tās reāli, jā, viņas jau pat no vienai vispār nepiemina. Un nevienu neinteresē, tāpēc, ka neviens jau nezina, kā no šiem cilvēkiem, kā izvest valsti ārā un kā sakārtot tās lietas. Kaut ar mazu priekšlikumu, bet viņiem strādā un necīnies, tad vispār nav nekā. Un ļoti viegli tās rokas nolaist. Man ir grūti spriest par visu valsti kopumā, kāpēc tās rokas ir tādas diezgan ļenganas kļuvušas. Bet es ceru, varbūt, ka tomēr nāk jauns gads, būs mūsu jaunas Saeima. Es domāju, būs ļoti daudz. Tām arī liels bažas ir. Jā, bažas, bet varbūt, ka tomēr beidzot šis priekšnesums izdosies un mēs sagaidīsim kaut ko iedzīgu. Esam optimisti.